Garāks mūžs nozīmē lielāku izaugsmi. Un to ir pierādījuši daudz pētnieki, par to ir runājuši daudz starptautiskas organizācijas. Par to mums nemaz nevajag diskutēt. Protams, kad ir arī otra puse. Garāks mūžs nozīmē arī lielāks izdevums, vai ne? Jo cilvēks ilgāk dzīvo, viņš ir vecāks, mums viņš ir jāārstē, protams, tie ir arī lielāki izdevumi. Un atkal ir aprēķināts, ka tā kā vecu cilvēku daudzums pieaugs līdz šī gadsimta vidum, pieaugs arī zem izdevumu, un bagātās valstis būs spiestas atvēlēt lielāku daļu no savu koproduktu šo te veco cilvēku ārstēšanai. Līdz ar to, protams, no ekonomiskā viedokļa mēs esam ieinteresēti ekonomiski aktīvā cilvēkā, vai ne? Veselā, ekonomiski aktīvā cilvēkā un tātad darbspējīgā mūžā. Un šeit ir, manuprāt, Latvijas lielā problēma, jo Latvijā cilvēki mirst pāragri darbspējīgā vecumā. Un ir divi indikātori, kas par to liecina. Viens ir indikators, kas saucās dalī, jeb tas ir dzīves gadi, kas tiek zaudēti mirstības, saslimstības un invaliditātes dēļ. Un atkal nav tik svarīgi skatīties uz tiem cipariem, ja, bet ir vērts apskatīties uz to, ka, ja mēs, piemēram, paskatāmies uz Latviju, un Šveici un Japānu, tad šī strīpiņa mums ir aptuveni 2 reizes garāka. Tātad, acīm redzot, šeit mēs ļoti daudz zaudējam uz šiem gadiem. Otrs rādītājs ir potenciāli zaudētie dzīves gadi līdz 65 gadu vecumā. Un arī šis rādītājs Latvijā ir ļoti augsts. 2008. gadā tie bija vairāk kā 130 tūkstoši gadi, un ja tos pārvērš potenciālos nodokļos, tad tas ir aptuveni 400 miljoni, ja 2,5% no iekšzemes koprodukta. Un to aprēķinu, es saprotu, veids Veselības ekonomikas centrs, un tas ir tikai ņemot vērā vidējo darba algu un nodokļu nomaksu no šīs vidējās darba algas. Tas neņem vērā pārējo ekonomisko vērtību, ko šie cilvēki būtu varējuši radīt. Un atkal salīdzinājumam, ja, par aktuālo tēmu nākošā gada budžetu. Tātad mūsu budžeta deficīts nākošajā gadā ir paredzēts ap 700 miljoniem, jeb 5,6% no koprodukta. Ja, tātad mēs tikai varam pafantazēt par to, kas būtu, ja mēs šos gadus nebūtu zaudējuši.